Portugāle lika aizdomāties par divām lietām, ja domājam par trešās paaudzes universitāšu izveidi Latvijā. Pirmais ir nepieciešami līderi, kas deg par šo ideju, kas saprot un spēj pārstāvēt visdažādākajos līmeņos. Un otrais ir ļoti daudz jārunā ar pašvaldībām, lai skaidrotu, ka sabiedrība noveco, un trešās paaudzes universitātes ir viena no atslēgām, lai mēs mazinātu šīs sabiedrības novecošanās sekas. Tā kā to darīja portugāļi Portugālē, tieši tāpat mums ir jārīkojas arī Latvijā. Nepārtraukta mācīšanās palīdz senioriem pielāgoties mainīgajai pasaulei, saglabājot viņu spēju orientēties jaunajās dzīves situācijās un izaicinājumos. Portugālē universitāšu sistēmu vai senioru universitātes ir atpazīstamas, ar viņām rēķinās gan vietējie, gan arī nacionālā līmeņa politiķi. Arī mēs Latvijā varam veidot kaut ko līdzīgu. Seniori kļūst aktīvāki, viņi grib darboties, un Portugālē bija lielisks piemērs, kā var visi darboties vienoti, būt priecīgi un laimīgi. Viesojoties Portugāles senioru skolās un vērojot viņu nodarbības, es sapratu, ka veidojot Latvijā šo senioru tīklu, ir ļoti svarīgi atrast labus, gudrus pasniedzējus, un vēl svarīgāk ir piesaistīt senioru tīklam gudrus un veiksmīgus brīvprātīgos. Pieredzes apmaiņas braucienā Portugālē es pārliecinājos, ka senioriem ļoti svarīgas ir tikšanās ar viņu vienaudžiem. Tas ir viņu prieka, optimisma un arī veselības avots. Veidojot tīklu Latvijā, manuprāt, ļoti svarīgi būtu gūt valsts un pašvaldību atbalstu. Tāpat svarīgi būtu izveidot ļoti labu sadarbību gan starp tīkla organizatoriem, koordinatoriem, gan starp skolām. Un, manuprāt, mēs varam no viņiem mācīties dzīves prieku. Sanāk kopā, redzējām, ka visās zemēs seniori ir līdzīgi, visi grib socializēties, visiem patīk kopā pasēdēt, padziedāt un paspēlēt, un man ļoti iedvesmoja tas pulciņš, kur viņi nodarbojās rukuleles spēlēšanu. Visi pilnīgi bez izņēmuma piedalījās dziedāšanā, spēlēšanā, un es domāju, ka mēs to noteikti arī mēģināsim ieviest Ikšķelē. Apmeklējot vairākas senioru universitātes Portugālē, es vēlreiz pārliecinājos, ka šādiem mācību centriem ir liela nozīme senioru sociālas labklājības veicināšanā. Pats galvenais, ka viņi var regulāri tikties, apmainīties ar emocijām un nepieciešamības gadījumā saņemt arī psiholoģisko atbalstu. Līdz ar to galvenais ir nevis apmācību rezultāts, bet gan process. Un šim procesam ir jābūt regulāram, ilgstošam un sistemātiskam. Nenovērtējumi arī visās senioru skolās bija pašvaldības atbalsts, gan telpas, gan dažādi veidi nodarbības, iespēja apmeklēt vingrošanu vai kādas citas nodarbības, un līdz ar to arī jūtu, ka skolās, kur pašvaldības atbalsts ir lielāks, ir spēcīgāks darbs un iespējams arī lielāka senioru iesaisti. Tādējādi arī darbs ar pašvaldību, manuprāt, ir viens no būtiskākajiem. No Portugāles gribētos paņemt viņu pieredzi senioru organizāciju sadarbībā un sadarbībā ar valsts iestādēm, kas nodrošina atbalstu un resursus senioru skolu darbībai. Protams, jumta organizācijas rutiši spēja koordinēt, veidot šo sadarbības tīklu, atbalstīt universitāšu darbu, veidot kopīgus pasākumus. Portugāles senioru universitāšu dalībnieki ar savu aktīvo darbību mūzikas, mākslas jomās, ar savu radošumu, garīgajās un prāta spēlēs, ar savu aktīvu līdzdalību sportā ir pierādījuši savai valdībai un pašvaldībai, ka jāatbalsta ir trešās paaudzes universitāšu tīkls. Kas mums ir jāpaņem no šīs
pieredzes. Portugālē šajās skolās strādā skolotāji, kas brīvprātīgi veido programmas un nodarbojās ar senioriem. Vēl Latvijā noteikti vajadzētu uzsākt novados pagastu, kopienu un skolu tīkla veidošanu, lai pagastā dzīvojošie seniori arī gūtu iedvesmu un pilnasinīgu dzīvi, darbojoties kopā. Tāda pēdējā, ko es vēl gribētu pateikt, atziņa bija tā, ka mēs jau dažādi skatījāmies ar kādām valsts iestādēm, ministrijām mēs varētu sadarboties. Jā, protams, mums ir jāsadarbojas ar visām pašvaldībām, bet īstenībā ministrija, kam mēs būtu piederīgi, 3. paudzes universitāte, tā ir Labklājības ministrija. Jo ļoti skaisti Portugāles kolēģis tur mums to teica, tie, kas maksā pensiju, tie tad arī atbild par senioru skolām.